Sveiki visiem! Šodien esam pie manīm mājās. Un kā jau redzējāt, mana terase pēc ziemas ir palikusi pilnībā balta, ar kaut kādiem pleķiem, vizuāli nepievilcīga un vēlos to mainīt. Un vispār viesi arī bija ciemos un teica, kas te notiek. Tāpēc vēlos arī mainīt savu terasi jaunajai vasaras sezonai, lai tā izskatās pievilcīgāka, nav kaut kādi balti plankumi visa apkārt. Šajā video kopā ar manīm varēs redzēt soli pa solim, kā tīki pareizi ieeļota terasa, lai tā atkal būtu estētiski pievilcīga. Kā arī, lai tā nākamo ziemu būtu pilnībā pasargāta no skarbiem laikapstākļiem. Pazvanīsim kopā būvservisam un noskaidrosim, kā es varu atjaunot savu terasi un kā tu vari savējo. Sveiki, Dīns būvservis. Man jums jautājums. Man no pagājušās vasaras sezonas, kad krāsoju terasi, tagad atbraukuši ir ciemiņi un saka, ka terasa izskatās pilnībā novārtā, esot kādi balti plankumi, un es vēlētos uzzināt, ko es varu darīt. Pirmais solis būtu, principā, saprast, kādu jūs gribat toni eļai. Pie mums ir tāda iespēja apskatīties uz vietas toņu paraugus, un no tā varam izvēlēties, kādu toni vajag. Tagad internetu veikalā arī var redzēt toņi, kādi ir pieejami? Jā, mūsu internetu mājaslapā arī var redzēt toņus, kādi ir pieejami, kādos toņos iespējams šo eļu uztonēt. Vai ir vēl kādi ieguvumi izmantojot šo terases eļu? Protams, izmantojot šo terases eļu, jums būs vairāk ieguvumu. Viens no ieguvumiem būs estētiskais izskats, kas padarīs, protams, visu to terases smukāku un visu apkārtējo vidi smukāku. Un vēl viens ļoti, ļoti svarīgs ieguvums ir tas, ka šī noeļotā terasa tiks pasargāta no ārējās laikapstākļu iedarbības. Superīgi! Es vēlētos pasūtīt šo terases eļu. Jā, vispār nekāda problēma. Ir vairāk veidi, kā to var izdarīt. Eļai jāsaprot, cik daudz ir kvadrātmetri, cik daudz ir nepieciešams, izvēlēties toņus, uzrakstīt informāciju, visu, kas ir nepieciešams. Vai ir otrs variants, jūs varat droši atbraukt pie mums ciemos uz veikalu, mēs uzreiz varam uztonēt, tas nenotiek ilgi, mēs varam satonēt 5 minūšu laikā, principā, un varat uz vietas apmaksāt gan skaidrā naudā, gan ar karti, un droši saņemt produktus un braukt mājās un strādāt. No sākuma attīrīsim terasi, vispirms ar birsti, rītīgi visu nobrazāsim nost. Tātad, par terases sagatavošanu. Ja tā terase ir no pagājušā gada, teiksim, uzlikta vai aizpagājušā gada uzlikta un ir eļota, tātad viņa, kā jau jūs viesi teica, viņa izskatās neforši. Tas process būtu tāds, būtu jāiegādājās speciāls tīrāmais līdzeklis, terrace cleaners, ar kuru to virsmu apstrādāsim un nomazgāsim. Ar 1 litru apmēram var apstrādāt 20 kvadrātmetrus. Atceries, ka uz tik slapjas terases noteikti nedrīkst klāt virsū eļu, tāpēc tagad mazā kafijas pauzīte un pagaidīsim, kamēr terase nožūs. Un tad, protams, var ņemt eļu un var sākt eļošanas procesu. Tad mēs sākam eļot. Noeļojam visu, un kad viss ir noeļots, tad ir ļoti svarīgs tāds moments, kad pēc minūtēm kaut kādām 20-30 visa eļa, kas nav iesūkusies terasē, ir jānoslauk nost.
Jo pretējā gadījumā, ja tas netiks izdarīts, tad viņa ļoti ilgi žūs un paliks lipīga un ķersies visādi putekļi klāt un būs vēl nesmukāk. Pēc tam nepieciešamības gadījumā tiek eļots otro reizi. Un tad, kad tas ir izdarīts, tad mēs vienkārši smuki ļaujam tai terasei nožūt. Vēlams par viņu nestaigāt vismaz stundas 24. Pēc 24 stundām terasa būs jauna, smuka un skaista atkal. Nu re, tas bija tik vienkārši. Pateicoties Sandijam no būvservisa, gan tu, gan es zinām, kā noklāt terases eļļu pareizi. Protams, ja tev rodas vēl kādi jautājumi, noteikti sazinies ar Rīgas būvservisu. Visforšākie kolēģi tev visu izskaidros.